Mēs tikko esam nosvinējuši skaistus un saulainus Latvijas brīvības un neatkarības svētkus, bet kā mēs visi zinām, brīvība tā nav tikai svētki. Brīvība tā ir milzu atbildība. Brīvība tā ir spēja būt drosmīgiem, būt vienotiem, būt gudriem un zinošiem. Tādēļ par to un kā stiprināt mūsu valsts sabiedrības noturību, kā atpazīt propagandu, kā ar to cīnīties ikdienā, Saeimā 8. maijā tiks organizēta konference par visaptvarošu valsts aizsardzību. Konferencē ar savām zināšanām un pieredzi dalīsies Ukrainas Nacionālās gvardes Azov pārstāvji, kuri ar šīm lietām saskarās ikdienā jau 5 gadu garumā, cīnoties ar Krievijas iebrucēju ordām. Tāpat arī NATO strateģiskā komunikācijas centra pārstāvji, fonda uzņēmēji Mieram pārstāvi, mūsu Nacionālo bruņoto spēku un zemesardzes pārstāvi. Aicinu visus sekot līdzi, būs interesanti, īpaši iesaku sekot līdzi tam, ko stāstīs par savu pieredzi Ukrainas karā Nacionālās gvardes Azov pārstāvji.